Tūlīt mēs paturpināsim par otro no 5 jomām. Tā ir par garīgumu un dzimtu. Jāsaka, ka šī joma ir, manuprāt, visnenovērtētākā joma, kāda vispār ir. Un tas ir patiesībā galvenais iemesls, kāpēc pie manis nevar iegādāties konsultāciju par vienu noteiktu jomu. Jo tas ir tāpat kā, ja mēs salīdzinām skolu, ko mēs tikko runājām, ja, tas ir tāpat kā pārlikt no sākuma skolas uz vidusskolu. Tā tas nenotiek. Ja? Tev ir pirmkārt, tev ir jāsaprot sevi kā personība. Otrakārt, tev ir jāsaprot un jāspēj attīstīties garīgi. Ko nozīmē attīstīties garīgi? Tas nav par baznīcas apmeklēšanu, kā citiem varbūt varētu šķist. Tas ir pirmkārt saprotot to, ka ir kaut kas augstāk par tevi, un tas galvenokārt ir par sevis izzināšanu, par to, vai tu pazīsti sevi, vai tu zini sevi, kas notiek tavā galvā, kas notiek ar tavu domāšanu. Un tad, kad tu sāc piestrādāt pie domāšanas un pie dzimtas, jo es saprotu to, ka mūsdienās mums ir ļoti ātri dzīves ritmi. Mēs nevienmēr varam padomāt, apsēsties un vienkārši sākt domāt par to, kas ir aiz tevis. Bet ja kādā brīdī tu sāc aizdomāties to, ka aiz tevis stāv tava dzimta, ka nav gluži bijis tā, ka tu šeit parādījies kaut kā, nezini no kā, un kāpēc tu esi šeit arī īsti nav skaidrs. Un es tev varu teikt to, ka tu neesi šeit atnācis tamdēļ, lai no rīta pieceltos, paēstu brokastis, aizietu uz darbu, atnāktu mājās, pagatavotu ēst, paskatītos televizoru un aizietu gulēt. Un nākamā diena būs tāda paša. Tev ir vēl uzdevumi, kuri tev ir jāizpildā. Un ja mēs savā galvā mazliet vizualizēsim to, ka aiz tevis ir tavi vecāki, un aiz vecākiem ir vecvecāki, un aiz viņiem ir vēl vecvecāki, ja, man pat tagad ir zosāda domājot par to, jo tas ir tas, kas man mainīja mani. Ja? Ka tas dzimtas spēks, ko tu sāc apzināties un redzot to, ka ja tev liekas, ka tu sāc nolaist rokas un padoties, un tu iedomājies to, ka aiz tevis stāv patiesībā tik daudz cilvēki, kurus tu nedrīksti pievilt, jo tas ir tas, ko viņi ir devuši tev, lai tu vispār būtu šeit. Un ja mēs mazliet atkāpjamies, un mēnesis, kurā tu piedzimi, pastāsta ne tikai par to, kāds ir tavs uzdevums, bet arī tas bieži vien parāda, kādas ir bijušas attiecības starp vecākiem. Ja? Un vispār ar bērniņa ienākšanu pasaulē bērns atnāk vecākiem palīdzēt, iziet kaut ko, kur viņi tajā brīdī ir mīnusā. Un tādēļ pēc bērniem bieži vien var pateikt, kas vispār notiek ar vecākiem. Un ja, piemēram, bērni slimo, bieži vien iemesls līdz 18 gadiem, tas ir bērniem, ja? Patiesībā iemesls ir vecāki. Ja? Bet runājot par tevi, tu esi dzimusi februārī. Un tas ir attiecināms arī uz visiem citiem, kas ir dzimuši februārī, jo februāris ir sieviešu dzimtas mēnesis. Tas ir par to, ka tev vajag augstu vērtēt sievietes kā tādas, un tev ir jāpalīdz savas dzimtas sievietēm. Februārī dzimušajiem it īpaši vajag parūpēties par dzimtu un par sievietēm. Un galvenais tas, ko vēlas tava dzimta no tevis, ir, lai tu palīdzi sievietēm. Tev ir jāpalīdz viņām dažādos veidos. Tajā skaitā arī tas, ko tu šobrīd dari. Un patiesībā dzimta tev ir iedevusi, tas ir tas cipars 2, ka tu spēj mainīt cilvēkus, izmantojot savu balsi. Tu ar savu balsi un to, kas vēl ir tev arī šajā sadaļā, ja, jo tāpatās ir tie paši 6 cipari, tu spēj ar savu balsi aizklauvēties līdz daudzām sievietēm un likt viņām aizdomāties un mainīt viņu domāšanu. Ja? Tas ir tas, kas patiesībā tev ir jādara. Un ja mēs saliekam kopā 14 un 2, kas ir 14. februāris, tev ir jāceļ cilvēki, jāstiprina viņi, jārāda viņiem pareizais ceļš, jāmāca viņi
Un tas viss ir jādara caur savu balsi. Un ir īpaši strādājot ar sievietēm. Ja? Tas ir tas, ko gaida no tevis tava dzimta. Un tad, kad mēs pildam to, ko dzimta mums pasaka, mēs iegūstam spēku. Tas ir tas spēks, kurš ļauj tev virzīties uz priekšu. Tas ir tas brīdis, kad ir tā sajūta, ka ir visi sadevušies rokās un saka, Zane, ej uz priekšu, tev sanāks, tev izdosies. Un ja kādā ir mums, protams, visiem labās un sliktās dienas, bet ja konstanti ir sajūta to, ka tu no rīta pamosties un tev nav spēka, tieši spēka darīt, tas ir pirmais zvaniņš, ka te kaut kas nav kārtībā. Un tas galvenais ir tas, ka tu nedari to, ko dzimta no tevis gaida, jo tu esi ienācis ar konkrētiem uzdevumiem. Ja? Un es ātri paturpināšu šeit pie šīs sadaļas pārāk ilgi. Mēs neaizkavēsim, bet tomēr tas ir diezgan būtiski, jo tavā šajā kodā, šajos 6 ciparos, ir arī cipars 5 par zināšanu nodošanu. Tas nozīmē to, ka tev ar savu balsi ir jānodot citiem ziņa, un jāmāca citi. Tev ir arī cipars 16. Tas nozīmē to, ka tev ir jāiemācās celt, nevis iznīcināt. Un tev ir spēja uzcelt no nulles. Un jāpielāgo, lai nav tā, ka tu šo spēku virzi uz sevi vai savām attiecībām negatīvā veidā. Ja? Tev ir jāvirza viņš pareizi. Biežāk sportosi, biežāk arī pareizāk, ekoloģiskāk to arī spēs izdarīt. Cipars 21. Tev ir jānes miers šajā pasaulē. Tev ir jāapvieno cilvēki un jāsniedz viņiem miers. Ja? Un cipars 21, tas ir arī par tādu globālu līmeni un par lielu mērogu. Tas būs arī mums finansēs, ja, par to es arī tad detalizētāk pie finansēm par to parunāšu. Un cipars 18 tev šajā kategorijā ir tas, ka tev ir jāvirza cilvēki uz pareizo ceļu. Un tu vari mainīt viņu domāšanu un dziedināt viņu dvēseli. Tas nozīmē to, ka tu nevari, ka tas nav tikai par informācijas nodošanu ar balsi, bet to, ka tu viņiem vari nest un dot daudz vairāk patiesībā, nekā tu pati spēji vispār iedomāties. Un tev to visu dot tava dzimta un tīpaši, kas ir attiecināms arī uz sievietēm. Un cipars 7, noslēdzošais šajā, tā ir līdera enerģija. Tā ir spēja aiz sevis vest šos cilvēkus un rādīt viņiem to ceļu. Ja? Un tam visam ir jāiet caur sportu un veselīgu dzīvesveidu. Tā ir ļoti būtiska atslēga, jo tie cipari, kā redz, citiem atkārtojas vairāk, citam atkārtojas mazāk. Bet ja mēs skatāmies uz šiem cipariem tādā kopainā, tad mēs redzam to, ka tā ir ne tikai tavas personības sastāvdaļa, bet tas ir arī tas, ko no tevis gaida dzimta. Ja? Un varbūt pastāstīja par savām tām sajūtām saistībā ar dzimtu, ar garīgumu, ar šo jomu. Mm-hmm. Jā, nu lūk, paldies. Jā. Par to dzimtu ir tā. Izskatās, ka es visu daru pareizi. Strādāju ar balsi, tiešām mēģinu mainīt domāšanu caur. Starp citu, pateicoties tev, esmu atsākus iet uz sporta zāli. Yes. jā, jo vajag nobalansēt, jā. Nu lūk, zini, kur ķerās, kas ķerās, jo vienmēr šito es daru, piemēram, arī vecmāmi, un es starp citu arī Instagramā vienmēr rādu, ne jau tāpēc, lai palielītos, kad redziet, es tur savai vecmāmiņai sapirku, tāpēc, lai aicinātu aizdomāties par to, ka varbūt tu arī palīdzi saviem mīļiem. Mums ir ļoti tuvas attiecības ģimenēm, mēs ļoti daudz ceļojam kopā, braucam un ņemamies. Mums tāds tiešām ļoti pareizi. Ļoti ģimeniskas, jā, un protams, ka palīdzu, cik es to varu izdarīt, es palīdzu. Un aicinu to darīt arī pārējiem, un vienmēr arī, saku, vai mēs kaut kā pa labam, nesīsim to gaismu pasaulē, un tas ir tas kaut kāds tāds, tas nav kaut kas izdomāts, tas ir vienkārši kaut kas nāk no manis, un es atceros, arī, kad jaunākos skolas gados un bērnu dārzā, es atceros, kad bērni savā starpā tā kā lamājās un kāvās, un es biju tāds, es ļoti izvairījos no konfliktiem, protams, ka es nemācēju pastāvēt par sevi, tas ir cits stāsts, ja? Bet es izvairījos kaut kā intuitīvi, tāpēc, ka man likās, bet kāpēc visi nevar draudzēties? Kāpēc mums vienam ar otru ir jākaro? Bet tas taču būtu tik forši, ja mēs dzīvotu tagad šeit gudrie, ja? Termini vini, ja? Kā teiksim, tas pats Robins Šarma raksta savās brīnišķīgajās grāmatās, dzīvojam pēc vini.
tev labi, man labi, tev labi. Kāpēc ir visu laiku tā cīņa? Un es to nekad tādas iekšas nevarēju saprast, kāpēc tas tā ir. Ja? Un es arī visu laiku mēģinu cilvēkus aicināt, pamēģināsim šādi. Ticiet man, visiem būs foršāk. Bet kas ir tā lieta, kas ķerās un kas ir grūti? Atkal redz, tas jau manā personībā parādījās ļoti interesanti. Pieņemt varbūt kaut kādu tādu citu uzskatu un citu redzējumu. Jo man, piemēram, redz, es arī par sevi agrāk nerūpējos. Jā, ne fiziski, ne mentāli. Tāpat laikā tagad es to daru, bet man, piemēram, runājot arī par savām dzimtes sievietēm, ir ļoti, ļoti grūti pieņemt to, ka viņas to nedara. Un te sākas tā dalīšana. Tā kā, ja tu nedomā tā kā es, tad man ir grūti pieņemt. Es šobrīd runāju ļoti atklāti, un mums visiem ir noteikti tādi momenti. Jā? Tā kā nav tā, ka mēs visi esam brīnišķīgi tauriņi, kuri smaida un lido apkārt. Jā? Būsim godīgi. Lūk, un tā ir tā lielākā sāpe. Un ar to es šobrīd ļoti strādāju, patiesībā pēc tā, kad es saņēmu šo tavu izklāstu par dzimtu. Mēģinu strādāt, lai pieņemtu kaut kādas lietas. Ja? Bet cik ir manos spēkos, es, protams, palīdzu, daru un aicinu to darīt arī visiem pārējiem. Un tu pateici brīnišķīgu frāzi, ko es arī savos kursos bieži vien nododu, teiksim arī, kad es saku, stāstiet tālāk, stāstiet saviem radiem, mēģinam to foršo ziņu nodot, to, ka ja tu būsi vesels, spēcīgs, pārliecināts, tu varēsi arī to. Tu dec, no tevis nāk gaisma, tu esi kā svets, un tu vari arī to gaismu nest tālāk, ja? Un tas, ka palīdzi, un tad, kad tu to dari, un tu vienmēr kaut kādu jaunu sākumu gribi radīt, kaut ko no nekā uzbūvēt, kaut ko, man liekas, tas pats skaistākais, par to es noteikti pieminēsim pie finansēm. Tas ir brīnišķīgi redzēt, kā no nekā izaug kaut kas, un tiešām ir tā sajūta, ka visa pasaule sadodas rokās. Redzi, kā tu saki, ka tā ir tā dzimta. Vai arī, piemēram, sievietes tādā, es teiktu, vienā no skaistākajiem un tāpat laikā grūtākajām brīžiem viņas dzīvē, dzemdības. Ir tāda sajūta, ka notiek kaut kas absolūti kosmisks, un vienkārši tevi sastājas eņģeļi, un viņi tev dod spēku. Jo es vēl joprojām pēc 2 bērnu piedzimtēšanas nesaprotu, kā kaut ko tādu var izdarīt. Un tas noteikti ir tas moments, arī šobrīd, ja, kā ar mazu bērniņu esot mājās, ja tas, ko tu teici, ja tu dari to, ko tev ir tā dzimta nolēmusi darīt, tas, kas tev ir jādara, bet tad, kad es neesmu gulējis gandrīz necik, man tik ļoti gribas to savu jauno zināšanu nodot, man teicēt, ka mani pilnīgi uzstutē no gultas. Jā. Un man palīdz to izdarīt. Un tas tik tiešām ir kaut kas noteikti vairāk nekā es, spēcīgā Zane. Tas būtu ļoti muļķīgi tā domāt. Jā. Un ja mēs arī apskatāmies un iesākām jau runāt par finansēm, tad ir jāņem vērā to, ka tikai tad, kad tu zini savu personību, tad, kad tu pildi to, ko tev prasa tava dzimta, tad, kad tu garīgi izauc un sāc strādāt pie savas domāšanas un domāšanas veida, tikai tad mēs nonākam pie finansēm. Tā ir ķēdīte. Un ja mēs izņemam ārā, piemēram, dzimtas posmu, tur ir caurums. Nekas nesanāks. Ja? Es teikšu sanāks, ja? Bet tas nekad nebūs tādā potenciālā un tādā mērogā, kā tu patiesībā vari. Tāpat tās arī es varu iedot tikai failu par finansēm, piemēram, kas mūs katru ļoti, ļoti interesē, jo mums gribās pelnīt naudu, jo mums šķiet to, ka ja mēs pelnīsim naudu vairāk, tas dos iespējas, un tā arī ir. Un tad tu jutīsies labāk, un liekas, ka tas pamats ir finanses. Tas pamats ir tava personība. Un tikai tad, kad tu pamatā izauc kā personība, saproti to, ka aiz tevis stāv kaut kas vairāk, jo tā ir tava tā domāšana, tad tas ir tas klikšķis, ka, tu esi gatavs sākt pelnīt vairāk. Apstiprinu. Bet tevi es gribēju pajautāt, lai mūsu skatītājiem arī skaidrs, tad sanāk, ka visas sievietes, kuras ir dzimušas, nevis sievietes, bet cilvēki, kuri ir dzimuši februārī, viņiem no dzimtas puses ir jāstrādā, jāpalīdz sievietēm. Jā, tie, kas ir dzimuši februārī, tas ir viņu galvenais uzdevums. Bet te vēl ir nianse tā, ka tas ir viņu galvenais uzdevums, bet
mēs par tevi arī runājām ne tikai par to februāri, ja? Bet mēs uzskaitījām arī tos pārējos ciparus, kuriem arī ir ļoti būtiska loma tavā attīstībā. Jo ja viens ir palīdzēt sievietēm caur balsi, bet otrs ir nest mieru, virzīt viņus pareizi un tā tālāk. Un tas ir tas, ko tev dod šie cipari, jo tad, kad tu tos pārējos ciparus arī izpildīsi, tas divnieciņš, tas tavs februāris, viņš arī spēs to visu darīt. Jo tad tev būs intuīcija, tad tev būs visas pārējās īpašības, tad tev būs zināšanas, kuras tev ir jānodot tālāk. Ja? Jo tas viss ir kopā saistīts. Starp citu, šodien arī braucot šejieni ar manu brīnišķīgo stilisti runājām, ja, krāsojoties par to, ka tagad ir ļoti populāri taisīt kaut kādus tur wow izgājienus Instagramā, lai tik kaut ko pārdotu, lai tik kaut ko izdarītu. Ja, tur var būt kaut kāds arī rupības, kas ir ienācis arī mūsu Latvijas tirgu. Un mēs tā kā runājam no tāda biznesa viedokļa, kā tur darīt, nedarīt. Un es viņai arī teicu, es saku, tu saproti, es nevaru to izdarīt. Jo es gribu ar mīlestību, pa labam, ar foršu servisu, ar skaistu to vīziju, ar to kopumu, kas nes to labumu. Es saprotu, ka no biznesa viedokļa tas ir labi un daudzi to var darīt. Bet rekur arī parādās tas, kad ir jānes tā gaisma. Es vienkārši to nevaru izdarīt. Man tas liekas tik nepareizi priekš manis. Tu tūlīt sapratīsi, kāpēc. Jo mēs tagad nonākam pie gribētu, tas nav gluži saldais ēdiens, ja, jo mums vēl priekšā ir vēl divas jomas, bet tagad mēs parunāsim par tavām finansēm un par tavu realizāciju. Un te tu arī sapratīsi, ko nozīmē tava šī vēlme pēc taisnīgumā, un tu sāc vērtēt, kas ir labi, kas ir slikti, taisnīgi, netaisnīgi.